No 26. gada 1. janvāra tiek ieviests princips parāds seko dzīvoklim. Tas nozīmē, ka iegūstot dzīvokli pēc 26. gada 1. janvāra, jauniem dzīvokļu īpašniekam būs jānomaksā dzīvokļa parāds par pēdējiem 3 gadiem, kas radies par komunālajiem pakalpojumiem, mājas pārvaldīšanas izdevumiem, iemaksām uzkrājuma fondā, kā arī parāds par zemes likumiskās lietošanas tiesībām. Jauniem dzīvokļu īpašniekam ir pienākums minētos parādus, kā arī nokavējuma procentus un līgumsodus, ja tādi ir, samaksāt nekavējoties, tiklīdz dzīvoklis iegūts īpašumā. Princips parāds seko dzīvoklim neatiecas uz gadījumiem, kad dzīvoklis iegūts izsolē. Jaunais dzīvokļu īpašnieks var prasīt no iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka atmaksāt samaksātos parādus par dzīvokli.